9. nodaļa – Agrīnā kalpošana. Skatieties, tur nāk Dieva jērs, kurš uzņemsies visas pasaules grēkus. Tas ir Mesija. Viņš, par kuru runāja pravieši. Ko viņš darīs? Sekojiet Jēzum. Bet es nevaru tevi pamest, skolotāji. Es neesmu tavs skolotājs. Man jāsamazinās līdz nekam, un viņam jāpalielinās, līdz viņš ir viss. Viņš patiesi ir Mesija, pasaules pestītājs, seko viņam. Skolotāji, mēs sekosim tev un būsim tavi mācekļi. Kur tu uzturies? Nāc un lūko. Filip, seko man. Jā, skolotāji, mēs esam gaidījuši tevi, bet vispirms man jāiet un jāatrod Nataniēlu. Arī viņš ir paklausījis Dieva likumiem un gaidījis Mesiju. Kur ir Nataniēls? Viņš atrodas augļu dārzā, vai kaut kas nav kārtībā? Nē, viss ir kārtībā. Nataniēl, kur tu esi? Šeit, mans brāl. Nataniēl, mēs viņu esam atraduši, par kuru Mūzus un pravieši rakstīja. Jēzus no Nāceretes, Marijas dēls. Mesija? Tu ar viņu esi runājis, bet Nāceretes? Nekas labs vēl nav nācis no Nāceretes. Kā Mesija varēja nākt no tik nabadzīgas, nezinošas vietas? Viņam vajadzēja piedzimt Bētlemē, Jūdejā. Nāc un apskaties pats. Jānis liecināja par viņu, un Endriju ir ar viņu. Patiesi, šeit ir izrēlietis ar tīru sirdi. Filip, vai tu viņam kaut ko stāstīji par mani? Nē, neko. Tu mani nepazīsti. Kā tu vari teikt, ka man ir tīra sirds? Pirms Filips tevi sauca, kad tu vēl sēdēji zem vīģes koka, es tevi redzēju tur. Kā tu būtu varējis mani redzēt? Neviens nezināja, kur es esmu. Tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēlas ķēniņš. Vai tas tevi iespaido? Tu redzēsi lielākus brīnumus nekā šo. Tu redzēsi debesis atveramies, un Dieva eņģeļus uzejam un noejam pa mani. Nāc, mums ir daudz darāmā. Endriju devās arī meklēt savu brāli, lai pastāstītu viņam par Jēzu. Sīmani, mēs esam atraduši Mesiju, par kuru Jānis runāja. Kad? Kur? Kāds viņš ir? Vai viņam seko citi? Nāc un paskaties. Tu esi Sīmanis, Jonas dēls, bet tevi sauks Pēteris. Es nodošu savu laivu savai ģimenei un sekošu tev. Drīz Jēzus bija izvēlējies 12 vīrus, kuri sekoja viņam un dzirdēja viņa mācības. Viņus saukt par 12 mācekļiem. Viņi devās no pilsētas uz pilsētu, sludinot valstības labo vēsti. Jēzus un viņa mācekļi devās templī lūgt, bet tas bija pildīts ar cilvēkiem, kuri pārdeva lietas. Priesteri ir samaitāti, viņi gūst peļņu no visa, kas tiek pārdots templī. Kāpēc man jāmaina mana nauda, pirms es to dāvāju templim? Šķiet, ka tu gūsti diezgan lielu peļņu. Priesteri to apstiprina. Ko viņš tur dara? Viņš stāv vienā vietā jau gandrīz stundu, neko nesakot, tikai kaut ko vijot. Šodien mēs guvām diezgan lielu peļņu, tas ir labāk nekā strādāt iztikai. Pātaga. Viņš taisīja pātagu.
Mana tēva namam vajadzētu būt lūgšanas vietai, bet jūs to esat pārvērtuši par zagļu miteni. Iztīriet to tagad. Viņa tēva namā? Kas viņa prāt viņš ir? Mesija? Nepadariet mana tēva namu par preču namu. Jūs esat zagļu bars. Jūs oģu paudze. Jūs liekat badoties atraitnē. Kas viņa prāt viņš ir? Ar ieganstu jūs veicat garas lūgšanas, tu nemīli savu tuvāko, tu mīli tikai sava kaimiņa naudu. Nākamreiz, kad ieradīsieties manā tēva namā, nākat, lai atzītu savus grēkus. Vai atcerieties to fragmentu, ko Dāvids runāja par Mesiju? Jā, Dieva nama dedzība mani ieskaus, jo Dieva ienaidnieki ir aizmirsuši Dieva vārdu. Zini, rakstu mācītāji māca, ka tad, kad Mesija nāks, viņš pēkšņi ieradīsies savā templī. Es pieņemu, ka tu esi šis Jēzus no Nāceretes, par kuru runā Jānis. Tu šodien esi sagādājis daudz nepatikšanas. Kādu zīmi tu mums parādīsi? Pierādījums tam, ka es esmu Mesija, būs redzams, kad jūs iznīcināsiet šo templi, un 3 dienu laikā es to atkal uzcelšu. Šī tempļa uzcelšana prasīja 46 gadus, un tu domā, ka tu to vari atjaunot 3 dienu laikā? Tas ir absurdi. Ja tu vēlreiz atgriezīsies šeit, mēs liksim tevi apcietināt. Jēzus runāja par savas miesas templi, bet viņš nepaskaidroja, jo viņš nevēlējās, lai viņi to saprastu. Jēzus un viņa mācekļi atstāja Jeruzalemi un devās atpakaļ uz ziemeļiem uz Nācereti, Jēzus mājas pilsētu. Ak, Jēzu, tu esi ieradies mājās, atved visus savus draugus, un mēs viņiem pagatavosim labu maltīti. Māte, mēs šeit būsim tikai īsu brīdi, tik uz sabatu. Pēc viņa paražas Jēzus sabatā devās uz sinagogu, jūdu reliģisko pielūgšanas vietu. Mēs esam tik priecīgi redzēt mūsējo atgriežoties kopā ar saviem draugiem. Mēs esam dzirdējuši dīvainas lietas no viņiem. Mēs vēlētos uzzināt vairāk par to vēlāk. Bet pagaidām, Jēzu, vai tu mūs pagodināsi šodien lasot rakstus? Jēzus vērsās pie pravieša Jesejas un atrada labi zināmu Mesijas pravietojumu. Tā kunga gars ir uz manīm, jo viņš ir mani svaidījis sludināt labo ziņu nabagiem un aklajiem atdot redzi, atbrīvot tos, kas ir apspiesti, un sludināt, ka tagad ir pienācis laiks Dievam nest pestīšanu saviem ļaudīm. Šodien šis pareģojums ir piepildījies. Zaimošana, tu esi melis, tu esi tikai galdnieka dēls. Nomierinieties, mēs aizejam. Nomētāt viņu līdz nāvei, viņš apgalvo, ka ir Mesija. Jēzus un viņa mācekļi ieradās Kapernaumā, pilsētā uz ezera, kur dzīvoja daži no viņa mācekļiem. Viņi atkal iegāja sinagogā. Un pravietis teica, ka Mesija būs gaisma pagāniem, un viņam viņi uzticēsies. Laimīgs ir cilvēks, kas ir šķīsts savā sirdī, jo viņš redzēs Dievu. Dievs neatstums nevienu, kas nāk pie viņa, neatkarīgi no tā, vai viņš ir ebrejs vai pagāns. Ak, svētais, liec mūs mierā! Es zinu, kas tu esi Dieva svētais! Viņā mājo velni, vediet viņu prom no šejienes. Vai esi ieradies iznīcināt mūsu velnus pirms mūsu laika? Atstājies no mums, kāds mums sakars ar tevi? Kurš viņu šeit ielaida? Uzmanies, viņš izskatās bīstams. Dēmoni, es jums pavēlu iznākt no šī cilvēka un viņu vairs nemocīt.
Ej ārā! Ko tu viņam izdarīji? Vai viņš ir miris? Pēkšņi viņš piecēlās kājās. Slava Dievam! Velni ir prom, un tu esi brīvs. Tagad ej savu ceļu un negrēko vairāk. Jēzum ir pilnīga vara pār velniem. Tas vīrs kļuva normāls. Pēteri, tava sieva saka, ka tev vajadzētu nākt mājās. Viņas māte ir ļoti slima ar paaugstinātu drudzi. Mēs nāksim. Ak, Pēter, mans vīri, es tik ļoti baidos, drudzis pasliktinās. Nebaidies, skolotājs ir šeit. Celies, dārgā dāma, tava slimība vairs nav. Viņa ceļās augšā, viņa ir izārstēta. Viņa piecēlās no savas gultas un kalpoja Jēzum un viņa mācekļiem. Izplatījās vārds par dziedināšanu, un viņi veda daudz slimu cilvēku pie Jēzus. Skolotāji, mans tēvs ir paralizēts kopš es biju mazs zēns, viņam uzkrita baļķis un salauza muguru. Lūdzu, ja tu vari, palīdzi. Celies un staigā. Slava Dievam! Es varu staigāt, tas ir brīnums. Skolotāji, mana meita piedzima akla, vai tu vari viņai palīdzēt? Kā saka raksti, aklie atgūs savu redzi. Tava meita tagad redz. Tēvs, vai tas esi tu? Ak, tēt, es nekad nezināju, kā tu izskaties, bet tu esi vēl glītāks nekā iztēlojos. Jēzus un viņa mācekļi svētku dienās devās uz Jeruzālemi, un Jēzus mācīja templī. Jūs esat dzirdējuši no seniem laikiem, ka jums vajadzētu mīlēt savus draugus un ienīst savus ienaidniekus, bet es jums saku, ka jums vajadzētu mīlēt savus ienaidniekus un darīt viņiem labu. Kad kāds jūs nolād, nenolādiet viņu atpakaļ, bet gan lūdzieties, lai svētība nāktu pār viņiem. Izturieties pret citiem cilvēkiem tā, kā tu vēlies, lai izturas pret tevi, ja būtu viņu vietā. Kad cilvēki izdara pārkāpumu pret tevi, tev vajadzētu viņiem piedot. Tu būsi svētīts, ja tev būs šķīsta sirds, jo tu redzēsi Dievu. Ja tu līksi mieru, tu tiksi visvairāk svētīts. Kā ar aci pret aci un zobu pret zobu? Ja cilvēks tev pliķē pa vaigu, pagriez arī otru vaigu, lai viņš varētu arī to pliķēt. Neesi vardarbīgs. Ja tu redzi, ka kaimiņam ir nepieciešams mētelis un tev ir 2, tad dod viņam 1. Ja viņš ir izsalcis, pabaro viņu. Tavs debesu tēvs to redzēs un svētīs tevi par to. Jūs esat dzirdējuši, ka teikts, nedrīkst slepkavot, bet es jums saku, ja tu dusmojies uz savu brāli bez pamata, tev draud Dieva dusmas. Jūs esat dzirdējuši, ka vīrietim nedrīkst pārkāpt laulību, bet es jums saku, ja jūs vien uzlūkojat sievieti ar iekāri, jūs jau ar viņu esat izdarījuši laulības pārkāpumu savā sirdī. Reliģiskie vadītāji patiešām izskatās labi ārēji, taču viņi ir samaitātības pilni. Tie ir kā kapenes, kas krāsotas baltā krāsā, ārpusē tie izskatās labi, bet iekšpusē tie ir pilni ar mirušu vīru kauliem. Ja jūs neesat taisnīgāki nekā viņi, jūs nekad neienāksit manā valstībā. Ir plašs ceļš, kas ved uz iznīcināšanu, un daudzi pa to iet.
Es esmu durvis uz debesīm. Ja tu ienāksi caur mani, tev būs mūžīgā dzīvība. Ja tu mēģināsi iet citu ceļu, tu mirsi savos grēkos. Kāpēc tu dziedini sabata dienā? Mūzes pavēlēja, lai mēs sabatā neveicam nekādu darbu. Mans tēvs mani sūtīja pasaulē, lai darītu viņa darbu. Es daru tikai tās lietas, kuras viņš man liek darīt. Tu sevi pielīdzini Dievam, tā ir zaimošana, sodām ar nāvi. Tā ir debesu Tēva griba, lai visi cilvēki pielūgtu un godātu Dēlu, tāpat kā Tēvu. Pienāks laiks, kad tie, kas atrodas kapos, dzirdēs manu balsi un augšām celsies no mirušajiem, daži mūžīgai dzīvei un citi mūžīgai sasodīšanai. Patiesi, tas ir Mesija, vispirms brīnumi, un tagad viņš izvirza šo drosmīgo prasību. Viņš atšķiras no reliģiskajiem vadītājiem. Viņš runā ar autoritāti. Es baidos, ka viņi viņu nogalinās. Man jāiet un jāpasaka savai sievai. Skolotāji, šeit ir farizejs, lai tevi redzētu. Viņš ir ebreju valdnieks, ļoti svarīgs cilvēks. Kāpēc viņš nāk naktī? Vai viņam ir neērti tikt redzētam runājam ar Jēzu? Es iešu un runāšu ar viņu privāti. Mācītāji, mēs, ebreju valdnieki, zinām, ka tu esi skolotājs, kas nāk no Dieva, jo neviens nevarētu darīt brīnums, kādus dari tu, ja vien, ka Dievs ir ar viņu. Ja tu neesi dzimis no jauna, tu neredzēsi Dieva valstību. Vai tu saki, ka man vajadzētu iekāpt savas mātes klēpī un iznākt otro reizi? Nē, miesa dzemdē miesu, un gars dzemdē garu. Nikodēmus, dzirdi, ko es tev saku, tev ir jāpiedzimst no jauna. Kā notiek šī jaunā piedzimšana? Garīgā dzimšana, par kuru runāju, ir noslēpumaina kā vējš, bet mēs to piedzīvojam tieši tāpat. Tev ir jāpiedzimst no augšas, ja vēlies iekļūt Dieva valstībā. Tāpat kā Mūzes pacēla čūsku tuksnesī, tāpat mani jāpaceļ. Bet viņi mira no čūsku kodiena, jo bija grēkojuši pret Dievu. Kad viņi paskatījās uz misiņu čūsku, viņi uzreiz tika dziedināti. Jā, un pat tagad visi cilvēki mirst no grēka, čūskas koduma, bet šoreiz es tikšu pacelts, lai visi cilvēki to redzētu, kā tie, kas bija sakosti tuksnesī, tika atbrīvoti skatoties uz misiņa čūsku, tos, kurus sakodis grēks, tiks atbrīvoti ticot uz mani. Jo Dievs pasauli tik ļoti mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. Tam, kas tic uz manīm, ir mūžīgā dzīve, bet tas, kurš netic uz manīm, jau tiek nosodīts. Tātad tu saki, ka jaundzimšana ir vienīgā zāles pret grēku un ka tu tiksi novietots uz staba, lai nodrošinātu atbrīvošanu. Kad notiks šī jaundzimšana? Pēc tam, kad būšu pacelts augšā, lai visi cilvēki redzētu. Samārieši dzīvoja starp Jeruzālemi un Galileju. Ebreji izvairījās no jebkāda kontakta ar samariešiem, pat negāja cauri viņu pilsētām, jo viņi uzskatīja, ka samarieši ir garīgi apgānīti. Kādu dienu Jēzus pārsteidza savus mācekļus, sakot: Nāciet, man jāiet cauri Samarijai. Kungs, viņi ir nešķīsti, nezinoši cilvēki, viņi ir nabadzīgi un amorāli. Tā ir Tēva griba, lai es dotos uz Samariju. Apmēram dienas vidū viņi ieradās pie akas ārpus pilsētas.
Jūs ejiet uz pilsētu un pērkiet gaļu. Es gaidīšu jūs šeit pie akas. Vai tu šeit paliksi viens pats? Jā, man jādara sava tēva darbs. Jēzus bija noguris, izslāpis un izsalcis. Lai arī nebija tas dienas laiks, kad sievietes nākt pie akas, samariešu sieviete ieradās, lai ņemtu ūdeni. Vai tu varētu man iedot padzerties ūdeni no sava smeļamā? Kāpēc tu, ebreju vīrietis, lūdz dzert no manis samariešu sievietes? Es domāju, ka jums, ebrejiem, nav nekā kopīga ar mums. Ja tu zinātu Dieva dāvanu un kas es esmu, tad tu varētu man prasīt, un es tev dotu dzīvo ūdeni. Tu piedāvā man ūdeni? Tev nav ar ko smelt. Un aka ir dziļa. Kur tu iegūsi dzīvo ūdeni? Dzerot no šīs akas, tev atkal slāps. Ūdens, ko es tev piedāvāju, būs tavā dvēselē kā mūžīgas dzīves avots. Tad iedod man dzert šo dzīvo ūdeni, lai man nekad vairs neslāpst. Eji un pasauc savu vīru, un es tev stāstīšu par šo ūdeni. Man nav neviena vīra. Tev ir bijuši 5 vīri, bet vīrietis, ar kuru tagad dzīvo, nav tavs vīrs. Noteikti tu esi pravietis, ja zini manu slepeno grēku. Jūs, ebreji, pielūdzat Jeruzalemē, un mūsu tēvi pielūdz šajā kalnā. Kurš kalns ir pareizā vieta, kur pielūgt? Dievs ir gars, viņu nepielūdz tempļos, kas veidot ar cilvēku rokām. Dievs meklē cilvēkus, kas ticēs patiesībai un pielūgs viņu garā. Mēs zinām, ka Mesija nāks, un kad viņš ieradīsies, viņš mums atklās patiesību. Tu runā ar Mesiju. Man jāiet atrast savus draugus un pastāstīt viņiem. Jēzus uzturējās Samarijā 2 dienas un mācīja cilvēkiem Dieva vārdu. Kādu reizi Jēzus un viņa mācekļi stāvēja kalna nogāzē ar skatu uz Galilejas ezeru. Vairāki tūkstoši cilvēki izgāja no pilsētām, lai dzirdētu, kā viņš māca. Kad jūs piešķirat naudu nabadzīgajiem, nedariet to sabiedriskā vietā, kur citi jūs var redzēt. Kad tu dari reliģiskas lietas, lai tu varētu tikt slavēts un apbrīnots no citiem cilvēkiem, Dievs debesīs tevi neapbalvos. Tāpēc neļauj labajai rokai zināt, ko dara tava kreisā roka. Kad tu lūdzies, neesi tāds kā reliģiskie liekuļi, kas publiski lūdzas, lai viņus redzētu cilvēki. Un kad tu lūdzies, nelieto atkārtojumus, kā to dara jūsu reliģiskie vadītāji, jo viņi stāv sabiedriskās vietās un demonstrē savu nodošanos. Netērē visu savu enerģiju un laiku cenšoties kļūt bagātam. Bagātajiem cilvēkiem ir vairāk problēmu nekā jebkuram, un viņi tik ļoti mīl savas bagātības, ka viņiem ir grūti iekļūt debesīs. Nekrāj dārgumus šajā pasaulē, bet gan krāj mantu debesīs, kur tā ilgs mūžīgi. Tu nevari kalpot 2 kungiem, Dievam un naudai. Tu beigās ienīdīsi vienu un mīlēsi otru. Skolotāji, diena ir vēla, un cilvēki visu dienu ir bijuši kopā ar mums. Viņiem jābūt izsalkušiem, un mēs esam tālu no pilsētas, kur viņi varētu iegādāties pārtiku. Tev tie tagad ir jāsūta prom, lai viņi varētu pirkt pārtiku. Skolotāji, tu vari ņemt manas pusdienas. Mana māte man sagatavoja 5 maizes un 2 mazas zivis. Lieciet visiem apsēsties, un mēs viņiem dosim ēst. Dosim ko? Paskatīsimies, izskatās, ka mums ir zivis un maize. Bet skolotāji, ar to nepietiek, lai pabarotu vienu cilvēku, kur nu vēl 5000.
Aizņemies 12 lielus grozus un sagatavojieties izdalīt ēdienu. Svētīgs esi tu, Kungs, mūsu Dievs, visuma ķēniņ, kurš nes maizi no zemes. Ko viņš dara, barot mazās pusdienas tajā lielajā grozā? Paskaties uz to, no kurienes nāk viss šis ēdiens. Slava Dievam! Viņš dod maizi mums no debesīm, gluži kā Mūzus. Māte tam neticēs. Cilvēki no groziem ņēma maizi un zivis. Ēdiens tikai atkal un atkal vairojās. Skolotāji, visi ir paēduši un joprojām grozi ir pilni. Mēs tos nevaram iztukšot. Savāciet pāri palikušo, un tad tu un pārējie dodieties ar kuģi uz otru ezera pusi. Tiksimies vēlāk. Man jāiet kalnā lūgt. Jēzus viens pats kāpa kalnā, un visi viņa mācekļi iekāpa kuģī un devās uz ezera otru pusi. Jēzus bieži vien devās savvaļā, lai lūgtu. Pēc tam, kad mācekļi bija ezera vidū, nāca spēcīga vētra, un viņi baidījās, ka viņi nogrims. Es nekad neesmu redzējis vētru tik bargu. Mēs daudz vairāk to nevaram izturēt. Mēs nogrimsim. Skaties, tur ir kaut kas uz ūdens. Tas ir spoks. Tas ir spoks. Tas ir cilvēks, kas staigā pa ūdens virsmu. Pēter, tas esmu es. Nebaidies. Kungs, ja tas esi tu, tad ļauj man nākt pie tevis, ejot pa ūdeni, tāpat kā tu to dari. Nāc pie manis, Pēter. Es nāku, kungs. Nē, Pēteri! Pēters tiešām gāja pa ūdeni pie Jēzus. Kad Pēters ieraudzīja lielos viļņus un vairs neredzēja Jēzu, viņš nobijās. Bailes iznīcināja viņa ticību, un viņš sāka grimt. Kungs, izglāb mani! Pēter, tu sāki par mani šaubīties. Jēzus veda Pēteri atpakaļ laivā. Abi joprojām staigāja pa ūdeni. Pēteri, tu staigāji pa ūdeni. Miers, rimsties. Jēzus atteica vētru, un pēkšņi tā bija mierīga. Atkāpies no manis, kungs, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Noteikti, tu esi Dieva dēls, Izraēla Kristus, mans kungs un mans Dievs. Kādu laiciņu vēlāk. Šīs svētku dienas ir tik pārpildītas. Šeit ir cilvēki no visas valsts. Daži nāk pat tik tālu kā Romas un Ēģiptes. Ejam, iesim pie baseina. Viņš ir bijis šeit tik ilgi, cik es atceros. Vai tu vēlies kļūt vesels? Man nav neviena cilvēka, kas man palīdzētu. Celies, ņem savu gultu un ej. Tu esi Jēzus, vai ne? Esmu dzirdējis par taviem brīnumiem. Kāds nežēlīgs joks, tas nabaks, 38 gadus ir klibiķis. Šī ir mūsu svētā sabata diena. Viņam nav darīšanas traucēt mūsu mieru.
Es dzirdu, ka ir kustība, lai viņu aizvāktu. Viņam tiek pievērsts pārāk daudz uzmanības. Jā, viņš ir pārliecinājis cilvēkus, ka viņš var darīt brīnumus. Ko tas Jēzus domā, ka viņš ir? Mesija? Viņa kājas, tās aug. Viņš ceļās augšā. Tas nav iespējams. Slava Dievam pēc visiem šiem gadiem. Jēzus ir Mesija. Kāpēc tu dziedini sabata dienā? Mūzes mums pavēlēja atpūsties sabata dienā. Sabatā ir pieļaujams izvilkt vērsi no bedres. Vai es pārkāpju likumu dziedinot cilvēku sabatā? Mans tēvs strādā sabatā, un es vienkārši daru to, ko redzu viņu darām. Viņš saka, ka Dievs ir viņa tēvs. Viņš liek sevi pielīdzināt Dievam. Zaimotājs. Turiet viņu, viņu vajadzētu nomētāt ar akmeņiem. Vai jūs nogalināt cilvēku, ka tas sabatā dziedina? Viņš runā pretēji mūsu likumiem. Viņš neko neteica pret baušļiem. Uzklausiet viņu, kas viņam sakāms. Uzklausat mani, jūs brīnaties, ja es izdarīju šo vienu brīnumu. Jūs redzēsiet daudz brīnumu, kas ir lielāki par šo. Tā kā mans tēvs var augšām celt tos no mirušajiem, viņš man ir devis to pašu varu. Tēvs ir nodevis man pilnīgu varu par šo pasauli. Ka jūs mani negodāsit, jūs negodājat Dievu. Patiesi, es jums saku, kas man tic, tic tam, kas mani sūtījis, un tam būs mūžīgā dzīve. Kā tu vari dot mūžīgo dzīvību? Pienāks laiks, kad mirušie dzirdēs manu balsi un iznāks no saviem kapiem. Tie, kas ir izdarījuši labu, tiks pacelti mūžīgajā dzīvē, bet tie, kas ir darījuši ļaunu, tiks ielikti mūžīgā sasodījumā, uguns ezerā. Tā ir zaimošana. Neviens cilvēks nevar uzmodināt mirušos, tikai Dievs var dot mūžīgo dzīvību. Jūs man neticat, bet Jānis paredzēja manu atnākšanu, tāpat arī svētie raksti. Meklējiet rakstos, jo daudzi pravietojumi runā par mani. Nedomājiet, ka apsūdzēšu jūs Dieva priekšā. Mūzes likumi, kurus jūs neesat ievērojuši, būs liecība pret jums. Šis ir tas, ko viņi mēģina nogalināt, tomēr viņš runā drosmīgi, un viņi neko nedara. Vai valdnieki zina, ka tas tiešām ir pats Kristus, Izraēla Mesija? Rakstu mācītāji māca, ka mēs nezinām, no kurienes nāks Mesija, bet mēs zinām, ka šis cilvēks ir galdnieka dēls no Galilejas. Jūs sakāt, ka pazīstat mani, un jūs zināt, no kurienes es nāku. Es neesmu nācis uz šo zemi patstāvīgi. Mans tēvs mani sūtīja, bet jūs nezināt manu tēvu, bet es viņu pazīstu, un viņš mani ir sūtījis pie jums. Kā viņš mani dzirdēja? Viņš zina visas lietas. Šis ir Mesija, kas ir paredzēts nākt. Vai tu sagaidi no Mesijas vairāk brīnumu, nekā šis cilvēks ir darījis? Ejiet tūlītēji un apcietiniet zaimotāju. Tauta tic viņam, viņu vajag apklusināt. Šoreiz izskatās baigi baisi. Svētīgi ir tie, kuri slāpst pēc taisnības, jo viņi tiks piepildīti. Svētīgi ir miera uzturētāji, jo viņus sauks par Dieva bērniem.
Mīli savus ienaidniekus un svētī tos. Ja kādam slāpst, lai nāk pie manis un dzer. Svētais gars būs viņā kā ūdens avots, kas izvirst ar mūžīgo dzīvību. Viņš nerunā kā noziedznieks. Viņi saka, ka viņš ir atbild uz 4000 gadiem pravietojumu. Kāpēc jūs viņu neesat atveduši pie mums? Viņš stāvēja tieši jūsu priekšā. Kāpēc jūs viņu nesagūstījāt? Nekad neviens cilvēks nav runājis tā kā viņš. Viņš runā par mīlestību un piedošanu. Vai viņš arī jūs ir pievīlis? Vai kāds no izglītotajiem valdniekiem un farizejiem ir noticējuši viņam? Šim Jēzum ir jāmirst. Nikodēms, cilvēks, kurš naktī ieradās pie Jēzus, ierunājās. Vai mūsu likumi nosoda kādu cilvēku, pirms tas nav dzirdēts, kas viņam sakāms? Nikodēm, vai tu arī esi viens no viņa sekotājiem no Galilejas? Skati rakstus, jo Mesija nenāk no Galilejas. Viņam ir jānāk no Bētlemes, Jūdejā, un viņam jābūt Dāvida dēlam. Viņš maldina vienkāršos cilvēkus ar saviem meliem. Liekas, ka viņam uz visu ir atbilde. Kādēļ gan mums nenosūtīt vienu no izcilākajiem advokātiem, lai klupinātu viņu savos vārdos? Es zinu tieši īsto juristu, viņš ir izcils un nesaudzīgs. Advokāts ieradās, lai izaicinātu Jēzu. Mācītāji, ko man darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvi? Ko saka likums? Tas saka, ka jums vajadzētu mīlēt Kungu savu Dievu no visas sirds, dvēseles, spēka un prāta, un ka vajadzētu mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Lūk, ir tava atbilde. Mīlestība ir likuma izpilde. Ja jūs mīlat savu tuvāko tāpat kā sevi pašu, jūs iepriecināsiet Dievu. Jā, bet kuru kaimiņu? Tu taču nedomā to par visiem, pat pagānu romiešiem? Es tev pastāstīšu līdzību. Cilvēkam, kurš ceļoja no Jeruzālemes uz Jēriku, uzbruka zagļi. Viņam visu atņēma un atstāja mirstot. Kad priesteris gāja garām ceļmalā guļošajam vīram, viņš apgāja viņu un neapstājās palīdzēt. Tāpat arī Levīts, cilvēks, kurš izvēlēts kalpošanai templī, gāja garām un apstājās tikai tik ilgi, lai paskatītos uz ievainoto, bet viņš nepalīdzēja. Kāds labums ir teikt, ka tev ir mīlestība, ja nerādi mīlestības darbus? Ja tu nemīli savu tuvāko, tad tu nemīli arī Dievu. Tad samārietis gāja garām tam ceļam, cilvēks, kuru ebreji nicināja un uzskatīja par nešķīstu. Kad viņš ieraudzīja ievainoto cilvēku izģērbtu un guļam uz ceļa, viņš neapsvēra faktu, ka vīrietis bija ebrejs. Samārietis jūta pret viņu līdzjūtību un apstājās, lai palīdzētu. Samārietis iztīrīja un apsēja vīra brūces. Viņa mīlestība nebija vārdos, bet darbos. Pēc tam samārietis uzlika ievainoto vīru uz sava ēzeļa un aizveda uz krodziņu, kur tas varēja atpūsties un atgūties. Uzmanīgi tagad, es tevi turu. Tu drīz būsi gultā. Es tev samaksāšu par istabu un pārtiku par 2 nedēļām. Ja viņa aprūpe maksās vairāk, es tev samaksāšu, kad atkal nākšu pa šo ceļu. Tu man jautāji, kurš bija tavs tuvākais? Saki man, kurš no šīm 3 bija šī cilvēka tuvākais? Tas, kas izdarīja žēlsirdību, protams. Satriecoši. Tad tu vari iet un darīt kā šis samarietis, tu vari mīlēt savu tuvāko. Tas muļķis, dabon viņu prom no turienes, pirms Jēzus viņu padara par savu sekotāju.
Kāda traka mācība ir šī? Tas nav praktiski. Daži cilvēki vienkārši nereaģēs uz mīlestību. Jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts, ka jums vajadzētu mīlēt savus draugus un ienīst savus ienaidniekus, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus, svētī tos, kas tevi nolādz, dari labu tiem, kas tevi ienīst, un lūdzies par tiem, kas tevi ļauni izmanto un vajā.